Tā, labdien! Mani sauc Roberts Indriekus, un es pārstāvu Zens Mauriņas Grobīgas vidusskolu. Latviešu tautas pasakas mums daudz māca, un to, man liekas, ka vislabāk atspoguļo stāstā par pušelnieku nelaimi. Vienreiz bijuši divi pušelnieku saimnieki, proti viens bagāts, otrs nabaks. Nabaks strādājis un rāvies ar darbiem cik vien varēdams, bet nevarēs neko sasniegt. Nabaks bijis, nabaks palicis. Un tā vien vakar itin bēdīgs sēdējis pie galda un domājis par savu nelaimi. Te uzreizi viens sāk jautri spēlēt aizkrāsnē. Aizmirst visas bēdas, nabaks sācis dejot un lēkāt. Ak, tu brīnum, viņš domāja. Pats negribi, kājas grib. Kas velns tu par tādu spēli man esi? Rāpies ārā no aizkrāsnes. Labi, iznāk ārā garš vīrs, pats lēkādams, pats spēlēdams. Saimnieks satver to un teicis. Nu, nelec trakais, pasak labāk, kas tu tāds esi? Un garais atbild, es esmu tava nelaime. Ak, tā esi tu, mana nelaime, kas mani tik ilgi mocīja. Nu, es zinu, ko ar tevi darīt. Tas es satvērs garo, iesviedz maisā, tad uzkāps kalnā un aprats. No šī brīža pat nabaga saimniekam labība augusi uz akmeņiem, iedomājieties. Bet bagātajam saimniekam tas nemaz nav paticis. Viņš sācis apskaust savu pušelnieku. Un tad vienu dienu viņš ir atnācis pie nabaga saimnieka, lai stāstot, kā viņš tik ātri bagāts ticis. Un tas tik viegli atteicis, es aprakstu savu nelaimi, un tā visa lieta. Un tā cita lieta. Un tas steidzīgi gājis uz kalnu un nelaimi ārā rakt. Labi, aizgājis, izracis, garais pusmiegā piecēlies. Kāpēc viņu modinot? Tā un tā, bagātais arī atteicis. Zini, es tev modināju, lai tu atpakaļ pie sava drauga, pie nabaga saimnieka, kas tevi tik ilgi mocīja, kas tevi pie tevis tik ilgi esot bijis, kamēr viņš palicis bagāts, kamēr tu nebija. Garais tagad palicis jautrs, satvērs to kaklu un tencinājis. Nu, paldies, ka mani izglābi. Ko tu esi vairs pie citi ieši? Palikšu pie tevis un kalpošu visu tavu mūžu. Bagātais nobijies. Ko viņš runā? Vai viņš traks? Un centies no nelaimes atkritīties. Bet velti, kā dadzis pielipis, ka nekāda atkritīšanās. Un no tā brīža bagātajam saimniekam dzīve irusi. Runājot par saimniekiem, kā jums šķiet, kas ir gudrāks? Saimnieks vai kalps? Kā es atminos, reiz bija tā. Saimnieks sadara jaunu kalpu un tam stāsta, kas jādara, kā jārīkojas un kā katra pavēle uz mati jāpilda. Kad es tev metīšu ar roku, tev bez kavēšanās ir jānāk. Bet, kad es tev māšu ar galvu, tad es ne par ko nenākšu. Atbild kalps. Saimnieks saskaities uz savu kalpu un bļauj. Nu, tagad es nezinu, vai tu esi ēzelis vai es. Kalps brīdi padomā, mierīgi atbild. Nu, man šķiet, ka jūs ēzeli neturētu sev par kalpu.